Sveiki! Mani sauc Pičuks, bet mājās mani sauc vienkārši par Piču. Es esmu 3 gadus vecs, skaists, melnbalts runcis. Es dzīvoju Saulkrastos, kādā nelielā Smilšu ceļa klātā ieliņā. Manuprāt, mans dzīves stāsts ir diezgan interesants, tādēļ nolēmu jums šo to pastāstīt. Tas esmu es. Šīs ir manas atmiņas par to, kā es nonācu savās mājās. Šeit es ierados, kad biju pavisam mazs kaķēns. Es biju dāvana Ziemassvētkos. Tolaik man bija aptuveni 2 mēneši. Lūk, tā es nokļuvu Priežu ielā pašā Ziemassvētku vakarā. Savās jaunajās mājās es ātri iejutos, un man uzreiz izdomāja vārdu Pičuks, jo es biju ļoti līdzīgs kādam žurnālā redzētam melnam kaķim. Bērnībā man bija baltas ūsas un lielas ausis. Man patika rotaļāties ar kamolu, līst plasmasas maisiņos, un es varēju stundām ilgi dzenāt kamolu pa visu māju. Es iemācījos spēlēties neizlaužot nagus un nekost rokās. Savā ziņā nekas jau nav mainījies. Man vēl joprojām patīk kamolu maisiņi, lai gan man jau ir 3 gadi. Man bija viss, kas laimīgai dzīvei nepieciešams. Saimnieki, pajumte, klēpis, kur pasnaust vēsajās rudens vakaros un saņemt savu glāstu dienas devu. Es kļuvu arī par āra kaķi, apguvu mednieka prasmes un sadraudzējos ar kādu melnu runčuku manā vecumā. Mēs kopā bieži gājām medīt, spēlējāmies, daudzījāmies, taču kādu dienu viņš pazuda. Domāju, ka viņu vairs nesatikšu, bet es maldījos. Viss bija kā bija, gāja pa savām dienas sliedēm un nekas nemainījās, taču kādu dienu tas mainījās. Manā mājā pēkšņi parādījās melna balts kucēns. Tam bija brunas ķepas un plankumains purns. Es nesapratu, kas notiek. Es brīdināju suni, lai nenāk man klāt, bet tas nesaprata. Es viņu brīdināju, sabozu spalvu, uzmetu kūkumu un izliecu asti. Es biju pārāk nobijies un aizsargājoties ieskrāpēju sunim. Kādu laiku kucēns man nenāca klāt, bet ar laiku viss mainījās. Suns bija kas citāds. Mēs bijām atšķirīgi, un mēs sākām pamazām iepazīties. Patiesībā suns nemaz nebija tik bīstams, kā līdz šim biju domājis. Es sapratu, ka ar suni, ar kuru tagad kopā dzīvošu, sauc par Betu. Mēs uzaugām kopā un tagad esam nešķirami draugi. Bet es pat nenojautu, ka mani sagaida tik daudz pārmaiņu. Reiz man nācās dalīt teritoriju ar kādu melnu runci. Viņam bija melna galva un kājas, bet pārējais brūngans. Tā kāžogs bija saulē izbalējis un ieguvis rūstganu nokrāzu. Man viņš likās pazīstams. Tas bija tas kaķis, ar kuru bērnībā daudzījāmies. Diemžēl viņš mani neatpazina. Runcis uzklupa mani. Viņš domāja, ka esmu svešinieks. Es nebiju noskaņots kautiņam, bet man bija jāaizstāvas. Ilgi plēsāmies, tā, ka sniegs vien putēja.
taču es dzirdēju kādu iesaucamies Pičā! Tā bija mana saimniece. Viņa pieskrēja mums klāt un iesita ar savu somu, lai mūs izšķirtu. Melnais runcis sāpēs iekliedzās un aizmuka. Cīņas kartumā nepamanīju, ka negantais runcis bija pārplēsis manu ausi. Mājās mani apkopa un ausis drīz vien sadzīja. Vēlāk vasarā, otrā kaimiņu mājā, ieradās kāds ruds runčuks vārdā Ozo. Viņam ir brūnas acis un baltas ķepiņas. Mūsu pirmā tikšanās nebija naidīga. Ozo bija jauns un rotaļājās ar mani, tādēļ konfliktam nebija cēloņa. Mēs kļuvām par labiem draugiem. Mēdzām nedaudz pastrīdēties, bet necīnījāmies. Tikai skraidījām pa ielu, pa mežu, dzenājām viens otru, daudzījāmies. Savā ziņā tas ir jautri un ļauj mums izlikt spēkus. Ozo ir diezgan neparasts kaķis. Viņš ir liels un spēcīgs, iespaidīgs, bet rakstura ziņā mīlīgs un zinātkārs. Nekad nebiju redzējis tik savādu kaķi ar atšķirīgu personību un izskatu. Te nodara teiciens, izskats var maldināt. Kādu dienu es jūtu vēlmi iet ārā. Skriet, lēkt, izlādēties. Es pietupos un lēcu. Es sāku skriet neticami ātri. Es neskatījos, kur skrienu, un pēkšņi saskarējos ar citu kaķi. Es piecēlos un viņu aplūkoju. Kaķis, precīzāk kaķene, aizgāja gabaliņu tālāk. Viņai bija balts ķermenis ar tumšāk iekrāsotām kājām. Tumšie laukumi bija sudrabaini ar melnām svītrām. Kaķene bija slaida, eleganta un smalka. Viņai bija lielas ausis un taisnas garš purns. Bet mani visvairāk fascinēja tās okeāna zilās acis. Tādas nebija redzējis nevienam citam kaķim. Mēs lēnām apostījām viens otru, bet tad es sadzirdēju kādu balsi saucam. Deilā, Deilā! Tā es nospriedu, ka viņas vārds ir Deila, ļoti atbilstoši viņas cēlējiem izskatam. Tā mēs satikāmies arvien biežāk. Mēs kopā piedzīvojām daudz jaukus brīžus, līdz viņa nozuda. Man kļuva skumi, es viņu gaidīju, viens pats, kas gan bija noticis. Un tad es viņu ieraudzīju. Mēs apkampām viens otru. Es tāpēc viņas ilgojos. Man bija tik skumi bez viņas, un es pat iepriekš nenojautu, ka viens kaķis var nozīmēt tik daudz. Un Deila tāda bija, pavisam īpaša. Pičuks. Viņš ir skaists kaķis. Visusticīgākais un visdrosmīgākais, kādu jebkad esmu redzējusi. Tādu draugu ir jāsargā. Lūk, tāreiz dzirdēju Deilu pie sevis nomurminām, kad biju viņai aiz muguras. Viņa pagriezās un ieraudzīja mani. Likās viņa pasmaidīja, un es uzsmaidīju pretī. Bija vēsa apmākusies pavasara diena. Un viņš atkal stājās man ceļā, melnais runcis. Jau atkal mēs satikāmies. Viņš ar viltīgu un draudīgu skatienu uzlūkoja mani. Es nevēlējos kauties, bet tad es sāku saprast. Šī teritorija taču vēl ar vienu nebija sadalīta. Vajadzēja ar viltu pārsteigt uzbārdīgo runci. Es nogūlos un vēroju viņu. Es biju gatavs ātri pielēkt.
Es to biju paveicis. Viņš apstulba. Normāli kaķi pretinieka priekšā neguļās. Viņš varēja man iekosties rīklē un nobeigt mani. Manās krūtīs dunēju ņurdēja apspiests rūciens, kluss, bet dzirdams. Es to vairs nevarēju apturēt. Tas lauzās un izlauzās ārā no manis. Kaķis jau atkal nobijās un pieplaka pie zemes. Teritorija bija mana. Es dzirdēju paklusu ņurdienu. Es pagriezos. Man aizmugurē stāvēja Deila. Viņa visu bija vērojusi. Viņa vērās manī ar savām tumši zilajām acīm. Viņai bija tik gudrs skatiens. Mēs pieglaudāmies viens otram. Jūtos tik laimīgs, ka viņa vienmēr mani atbalstīja. Atgriežamies pie Ozo tēmas. Viņš ir pavisam jauns, aptuveni gadu vecs. Savukārt man ir veseli 3 gadi. Esmu pieredzējušāks un veiklāks. Esmu vērojis, ka Ozo dzenā lapas uz ielas. Ķer tauriņus, bet tā arī neko nopietnāku. Piemēram, peli. Viņam, protams, tas varētu izdoties, bet viņš nav vēl pamanījis savas dotības kļūt par labu mednieku. Reiz viņam bija tāda izdevība. Es vēroju Ozo. Viņš bija pieliecies un koncentrējās uz lielu pelēku žurku. Viņš sāka to ķerstīt, bet viņš bija pārāk satraucies. Man vajadzēja ko darīt. Jau biju sācis dzīties pakaļ Ozo. Es viņu veiksmīgi panācu. Mēs abi skrējām pakaļ žurkai, līdz es veiksmīgi lēcu un satvēru pelēko kustoni starp ķepām. Ozo apstājās un sāka kostīt mazo pīkstāšo dzīvnieciņu zem manām ķepām. Es to neizlaidu no ķepām. Žurka neganti spirnājās. Pēc brīža viņa atslāba, nekustējās un nepīkstēja. Jā, mūsu centieni bija vainagojušies panākumiem. Žurka bija nomedīta. Bet Ozo uzskatīja, ka tā pieder viņam. Es nikni uzdrūcu viņam. Es notiesāju lomu, kamēr Ozo uz mani izmisīgi skatījās. Taču galu galā guvums bija mazs. Ozo varēja iegūt ko lielāku, un viņš mācījās no manis. Redzēju viņu medījām putnus un peles, viņš darīja tāpat kā es, zinās pakaļ un lēca. Viņam izdevās. Kad pamanīja mani, viņš lepni izcēlās un soļoja man garām ar savu spīdumu. Reik kā es māku, pat atskatījās ar peli zobos. Kaķis, tas ir nenovērtējams dzīvnieks. Skaists, neatkarīgs, cēls un mīlīgs. Kaķis nav tikai mājdzīvnieks. Kaķis ir draugs. Ik viens kaķis ir īpašs, arī tas melnais runcis. Kaut arī viņš vēl joprojām ir mans ienaidnieks. Jā, bet arī viņš noteikti kādam ir draugs. Pret kaķiem tikai skarbāks, un tā jau ir kaķu padarīšana. Man vēl joprojām paliek atmiņā Deilas teiktais. Lai gan kaķi runā tik reti, es atdzirdēju viņu sakām. Tādu draugu ir jāsargā, un mēs visi esam tādi paši.
Beigas.